Kad tik mans bērns nekļūst par geju? Un te nu ir tātad vīrietis, tēvs. Ja tēvs vīrietis ir savā spēkā, savā būtībā, jeb savā kodolā, tad viņš lietas dara. Viņam ir skaidrs prāts, viņš lietas var izdarīt no savas vīriešu pozīcijas. Bet ja viņš ir pazaudējis savu vīrišķo spēku, savu kodolu un atgriezies pie aizvainojuma, pie sievietes pozīcijas, pie bērna pozīcijas, pie šī te pļupja pozīcijas, kurš saka, es neko nevaru, es nevaru naudu nopelnīt, man nekas nesanāk, pažēlojiet mani, tad šī cilvēka pozīcija rada viņā bērna bīstamību, kad viņš var kļūt arī par geju. Katrs vīrietis maksās par to, ko viņš nespēja izdarīt. Viņam būs jāsamaksā par to. Un ja viņš ir izvēlējies un baro sevī šo vājo pozīciju, viņš redzēs tās pozīcijas reālo manifestu caur saviem bērniem savā dzīvē.